Entās pakāpes sakni iepriekšējo gadu eksāmenu uzdevumos. Gandrīz katrā eksāmenā vismaz viens uzdevums ir, kas maksā 1 punktu. Tad lūk, 23. gadā vienpunktīgais uzdevums sakni, trešās pakāpes sakni no A4. pārveidot par pakāpi un ko iegūst. Un daudz nevajag domāt, skatāmies formulā lapā, kur mums ir kāda tāda formula, kur ir kaut kādas pakāpes sakni. Pie pakāpju īpašībām ir lūk šī te formuliņa. Šī te entās pakāpes sakne no AM tajā. Pārrakstīsim šo formuliņu pie sevis. N pakāpes sakne no AM tajā ir A pakāpē M dalīts ar N. Tas ir šis te saknes rādītājs nonāk daļas saucējā. Nu, un kas tad mums šeit ir reālajā piemērā? Saknes rādītājs mums ir trīnieks, tad trīnieks mums nonāks saucējā lūk šī vietiņā, un zemes saknes izteiksme ir 4. pakāpē. Šeit mums ir trīnieks, te mums ir 4. pakāpe. Bet to mēs domājam prātā. Kur mums ir 4/3, tas ir A piemērs. Urā! Mēs esam ieguvuši valsts eksāmenā no galvas rēķinot 1 punktu un izmantojot formulu lapu. Nu, tad paši pamēģiniet 6. pakāpes sakne no X5. Cik tas ir? Uzrakstiet komentāros, kas jums sanāca. 22. gadā atkal vienpunktīgs uzdevums. Nosaka lielāko veselo skaitli, kurš ir mazāks nekā kuba sakne no 510. Pirmais, ko mēs varētu izrēķināt, cik tad liela ir kuba sakne no 510, lai mēs zinām, par kādiem veseliem skaitļiem mēs varētu runāt. Tātad zinātniskais kalkulators, kas jums ir nopirkts, man ir Windows 510. Kā izvilkt kuba sakni? Jā, man šeit ir kuba sakne. Tāda poga spiežu. Apmēram 7,989. Nu, 7,99. Kā mēs vēl varējām izvilkt kuba sakni? Īsnībā kuba sakne tā ir tikko pēc apskatītās formulas pakāpe 1/3. 510. Poga X pakāpē Y. Iekavās izdalīsim 1/3. Iekavas ciet. 0,333. Tas ir kāpinātājs, nesajauciet. Reku ir rādīts uz kalkulātoru, ka 510 pakāpē. Un tikai tagad uzspiežot vienādības zīmi, mēs iegūsim, cik tad ir liela šī pakāpīte. Nu, tas pats par laimi. Vai arī vēl viens variants, izmantosim šo pakāpē funkciju. Kāpinātājam izmantosim funkciju 1 dalīts ar x, ja 1 dalīts 3. 510 celts pakāpē, un tad nevajadzēs iekavas. Trīnieks un poga 1 dalīts ar x. Reku kāpinātājs 0,333 vienāds 7,99 apmēram. Kalkulātoru lietot mākam. Un ko te mums darīt ar šo te veselo skaitli? Uzrakstīsim skaitļu virknīti. Tā, mums vajag veselu skaitli, veselu kaut kādu skaitli. Veselos apzīmē ar Z, un šim veselajam skaitlim ir jābūt mazākam par kuba sakni no 510. Nu ko, tad kuba sakni no 510 ir 7,99 apmēram. Nākošais, nu mums gan neinteresē, bet lielāks veselais skaitlis ir 8, mazāks veselais skaitlis ir 7. 7 kubā būs mazāks par 510, 8 kubā būs lielāks par 510. Vai ne? Mums ir prasīts lielākais veselais skaitlis, kas ir mazāks. Mazāks ir pa kreisi, un lielākais tuvākais pie 7,99 ir septītnieks.
Nē, nu, tur varēja būt arī mazāki skaitlīši, bet mums lielākais vajadzīgs. Tātad septītnieks atbildi mums šī uzdevumā ir 7, ir lielākais veselais skaitlis, kurš mazāks par kubu sakni no 510. Un drusku pamācījāmies kalkulātoru. Tā, entās pakāpes sakne, saknes vērtība, jāizrēķina kuba sakne no -64. Nu, protams, tie, kas ikdienā darbojas ar matemātiku, tie uzreiz no galvas zina atbildi, bet eksāmenā, kad ir stress, nekautrējamies, ņemam kalkulātoru, rakstam 64, šo te plus mīnus zīmīti, uzspiežot mēs piešķirsim -64. Kuba sakne ir ikona, uzspiedām un atbildi ir -4. Nu, un vēl divos veidos, kā dabūt kuba sakni, jeb pakāpi 1/3. Nav problēmu ar kalkulātoru, mēs tikko jau iemācījāmies. Tad atbildi ir -4. To var izreikināt, protams, galvā, bet stresainās situācijās izmantojam kalkulātoru. Un vēl, ja drusciņi ir bail, ka vai tiešām -4, pacelsim viņu kubā. Oga x kubā man ir. Urā, sanāca tas pats, tad nekur nekļūdījos. Nu, un vēl viens uzdevums. Cik mēs jau esam vienpunktīgos uzdevumus dabūjuši. 18. gads. 6. pakāpes sakni no 27. Vēl celtu kvadrātā. Nu, ko uzreiz lietosim? Prātā jālieto. Vienpunktīgajos uzdevumos prātā jālieto šīs formulas. 27 pakāpē. Kāda bija mūsu formuliņa? 2/6. Paskatāmies vēlreiz. Formula bija 2/6. Nu, un te jau var saīsināt. Īstenībā 1/3. 27 pakāpē 1/3. Jeb kuba sakna no 27. Ņemsim kalkulātoru, vai mēs jau zinām, ka tas ir 3 × 3 × 3. Droši pārbaudiet ar kalkulātoru, jebkurā brīdī. Tas ir trīnieks, šis 18. uzdevums. Un te pa labi augšā mums paliek mājās patrenēties, cik tad sanāks 6. pakāpes sakni no 8 kvadrātā. Nu, viegli jau ir uzminēt, bet es jums neteikšu priekšā. Rēķiniet ar savu kalkulātoru. Un, protams, var arī nepārveidot neko pa vidu, var uzreiz spiest uz kalkulātoru. Ja nu reizi viņš ir atļauts izmantot. Izmantosim. Un tik vienkārši 1/20 daļa no ieskaitīta eksāmena vai 1/100 daļa no visa eksāmena jau ir izpildīts, mēs esam iemācījušies. Paldies par uzmanību!